Labdien! Šodien apskatīsim uzdevumu, kurš ir saistīts ar programmēšanu. Programmēsim Wordā, tad mums ir jāizveido makros. Programma ir makros. Ar šo programmu mēs gribam, lai ekrānā parādās studenta vizitkarte, kuru jūs redziet šeit attēlā. Šajā vizitkartē ir 3 elementi. Teksts, fotogrāfija, attēls un poga, ar kuru mēs izslēgsim šo formu. Tad šis viss attēls saucās ekrāna forma. Sākam darbu. Mums būs vajadzīga izvēle developer. To ir jāaktivizē jūsu Wordā. Tad ejam developer. Kodu rīkjoslā strādāsim ar pociņu Visual Basic. Tad tas ir VBA valodas redaktors. Ejam iekšā. Mēs redzam, jāatvērās loks, kurā kreisajā pusē augšā ir redzama faila struktūra, loga nosaukums ir project, un apakšā mēs redzam otru logu ar properties, tad īpašības tam elementam, kurš ir atzīmēts. Tagad mēs redzam dokumenta īpašības. Izveidosim ekrāna formu ar komandu insert, ekrāna forma, tad lietotāja forma, user forma. Jā, šī forma mums parādās, mēs varam izmainīt viņai izmēru, cik kā vēlamies. Un tagad mums sākumā ir jātiek galā ar šīs formas nosaukumu. Viss, kas tiek atzīmēts šajā redaktora logā, tam parādās attiecīgais property katalogs. Nosaukums mums name, user form 1, nē, nosauksim viņu formu forma 1. Forma 1, ja? Tālāk, mēs redzam šajā formā augšā virsrakstā arī ir user form 1. Nē, tas mums nepatīk, tas ir caption, property loga caption, dzēšam user form 1 un ierakstīsim, piemēram, pirmais laboratorijas darbs. Šis teksts arī parādās formai augšējā zilajā joslā. Lai varētu šeit salikt 3 elementus, tas bija teksts, tā bija fotogrāfija un poga. Mums vajadzēs speciāls katalogs ar speciālām pogām. Šo katalogu mēs varam izsaukt sev priekšā ar toolbox podziņu šeit augšā. Tad šeit ir šis panelīts, šis katalogs. Lai izveidotu tekstu, izmantosim pogu label. Mēs šeit uzzīmējam rāmīti, kurā ir teksts label 1, ejam iekšā, dzēšam un rakstam, ievadam to tekstu, kuru gribam redzēt. Piemēra pēc mēs visu to garo tekstu nerakstīsim, ierakstīsim tekstu datormācība. Mēs redzam, ka teksta fontu izmērs ir ļoti maziņš, grūti redzēt viņu, tāpēc ejam property lapā uz rindu font, Tahoma, un izvēlāmies kaut kādu, citu fonta stilu. Piemēram, šāda. Datormācība, rāmīti piemērojam tam tekstam,
Tad teksts ir izveidots. Ja gribam vēl ko rakstīt, tad vienkārši turpinājumā. Tālāk ievietosim fotogrāfiju. Fotogrāfija tiek ielikta ar toolbox podziņu image. Jā. Uzzīmējam šeit atkal rāmīti. Rāmītim parādās properti atbilstošais katalogs, un tajā meklējam rindiņu picture. Nav nekāds attēls. Meklējam, kur? Parasti tas ir My dokumentos, vai tā, man My dokumentos te nav. Picture, tad man bija desktopā laikam. Man bija tas attēls ievietots desktopā. Ja? Desktopā apskatīsim. Tā, kamēr es sameklēšu, tikmēr. Tā, lērč, turīt pameklēsim vēl. Vajadzētu būt. Jā, šeit ir tas foto open, un šo foto mēs tagad redzam tajā formā. Un pēdējais, ko vajag izveidot vadības pogu, ar kuru šī forma tiks pazudīs no ekrāna. Vadības poga, tad tā ir poga command button. Uzzīmējam pogu, ejam iekšā, ierakstam kaut kādu tekstu, piemēram, exit. Pamainām fontus arī uz lielākiem, tā, lai tas izskats pogai būtu normāls. Un vēl pogai vajag piešķirt kaut kādu saprotamu nosaukumu. Tagad tas nosaukums ir command button 1. Nē, nosauksim viņu par poga. Šie nosaukumi būs vajadzīgi, lai mēs varētu vēlāk šai pogai piešķirt kaut kādas funkcijas. Mēs varam pārbaudīt, vai tas, ko mēs izveidojam, būs redzams ekrānā pie faila atvēršanas. To var izdarīt jebkurā brīdī, izmantojot podziņu Run vai spiežot uz tastatūras F5. Pārbaudīsim. Jā, šis attēls parādās, pagaidām mēs viņu varam noņemt tikai ar krustu. Tad programmēšanas pirmā daļa ir pabeigta ar to, ka formu mēs esam izveidojuši. Un tagad mums atlika pēdējais. Ir jāuzraksta programma, jāizveido makros, ar kuru šī forma būs redzama atverot failu. Tā būs viena programma, un vēl būs vajadzīga otra programma, ar kuru uzspiežot uz podziņas exit, mums šī forma no ekrāna pazūdīs. Protams, mēs varam izmantot krustu, bet mēs tā kā piemēru vēl arī izveidojam speciālo pogu. Kā šeit, programmēt? Vispirms šo formu vajag attiecināt uz dokumentu. Tad šeit kreisajā pusē project katalogā sameklējam ZISFu dokumentu rindu un divreiz uz viņas klik. Mums atvērās kodu lapa, atvēram augšējo logu un izvēlamies dokumentu. Tad sastādīsim kodus dokumentā. Programma piedāvā jau gatavu programmas struktūru, bet šeit mēs redzam pie dokumenta, tādu kodu new. Izveidojot jauno dokumentu, it kā var parādīties šī forma. Nē, tas mums neder.
otrajā logā atveram vaļā, mēs redzam sarakstu, un mums der open. Parādās otras programmas struktūra. Nu, pirmā mums ir nevajadzīga, tad to varam nodzēst, un šeit starp sākumu, starp programmas galvu un beigām vajag ievietot komandu, ar kuru mūsu forma tiks parādīta. To var pierakstīt šādi. Formas nosaukums mums ir forma 1, mēs te redzam kreisajā logā, rakstām forma 1, tālāk pati komanda būs aiz punkta. Un te piedāvā programma dažāds kodus. Nu, es jau zinu, mums vajag iedot komandu, rādīt, show. Viss programma ir uzrakstīta. Atgriežamies tagad uz formu. Forma mums ir šeit redzama, klik, un tagad saprogrammēsim šo pogu. Pogas nosaukums ir poga. Kā programmēt pogas darbību? Tāpat kā ar dokumentu. Klik uz pogas. Te mēs redzam, tiek izveidota programma, kura darbosies tad, kad pogai mēs izdarīsim klik. Jā, tad, un kā skanēs komanda, forma 1, ko viņai, tai formai, ar viņu jānotiek. Mēs varam sameklēt šeit zemāk attiecīgo kodu height, tad palikt neredzamai. Viss. Ar to programmēšana ir beigusies. Katru reizi, lai mēs no redaktora loga varētu pārslēgties uz dokumentu, mēs varam to izdarīt ar 2 tastatūras pogām Alt F11. Jā, tad Alt F11 pārslēdz mūs no dokumenta uz programmēšanas logu. Tagad tagad vajadzētu pārbaudīt, vai tas viss darbojās. Pirms tā vajadzētu saglabāt mums dokumentu. Šeit pie dokumenta saglabāšanas ir jāņem vērā sekojošo. Ja mums dokumentā ir makrosi, tad mums ir jāsaglabā šo dokumentu kā nevis vienkārši Worda dokuments, bet kā dokuments ar atļautiem makrosiem. Tā ir otra rinda, save as type. Saglabāsim, un ar to atkal ir it kā viss. Tagad varam pārbaudīt. Ejam ārā no loga, sameklējām tagad savu failu. Tā, man fails bija paraugs 1, bet, šeit viņš ir paraug 1, un mēs uz ikonas redzam izsaukumu zīmi. Tad tas nozīmē, ka šeit ir makros šajā failā. Izmēģināsim. Klik. Un mums šī forma parādās virs dokumenta. Pārbaudīsim, vai darbojās poga, spiežam, un forma pazūd. Uzdevums ir izpildīts, ar ko es arī jūs apsveicu, lai veicās.